Es jau visu akciju šodien nokavējis. Visas akcijas ir nokavēts. Es nezinu, vai ir jēga vispār vēl reidot. Bet nu uzmetīsim aci. Vai tu labs drops skaists? Kongrāts visiem, kas viņu paņēma. Vismaz kaut ko no tā visa. Apstīsimies, vai kaut kādu vakaru plēju varētu uztaisīt. Tā. Oh, wow, wow. Ok, tā tu līdās. Tas ir jau crazy. Redzot šito, mēs varam vienkārši 100 punkti gatavoties bajam. Iespējams, vakar izskaņā. Jā. At 5019.9. Sweep sellers at 5019.9. Sweep sellers at 5019.9. Baigais sellings, baigais. Un par lielam nekas vairs nenotiek. Ok. Tad redzot tādu informāciju, mēs varam gatavoties kalpu bajam. Bet, nu, neuzreiz, jo tā jau momentums, ka viņš nebaigais ir. Rītīgi vēl klējā. Sweep sellers at 5010. Sweep buyers at 5007.4. Sweep buyers at 5007.4. Tā. Kas mums notiek options vēl long puti? Longojās putu tirgu ārā. Aha. Ok. Tā labi. Pamēģinam. Pamēģinam. Bet ar maziem stopiņiem, čistos deltām. Jo momentums baigais ir, nav jēgas stopu likt tālu. Mēs varam uz kaut kādām mazajām absurcijām, jo sellings ir baigais, sellings ir kosmisks. Sellings ir kosmisks. Tāpēc mēs varam sagaidīt absorpciju un uzreiz zem viņa iet apakšā stopu. Čista maziem, ar lieliem stopiem točna te neko nav jēga darīt. Tā. Ko mēs vēl zinām no lielā konteksta? No lielā konteksta mēs zinām, ka mēs esam šīs te izsoles teritorijā iepriekšējā. Un šis ir value area high. Vai viņš tā uzreiz būtu gatavs aizvilkt uz point of control? Nu, iespējams. Iespējams. Bet es domāju, ka mēs varētu tad to baju. O, Johaidī, pasties, cik ātri. What the fuck? Mēs varētu baju. Mēs varētu baju, zin, ko izdarīt? Mēs varētu čista tādu vakaru izskaņu līdz 19.30, bet viņš tik labi iet, ka es līdz 19.30, protams, neko izskatās negaidīšu. Bet varētu būt tas pressures, jo order flow jau baigais imbalants ir. Un options flow ir premium imbalants, sākās diezgan nopietnas. Jo tomēr, nu, mēģinās viņu dabūt pēc iespējas tuvāk tam 5.300 uz futuresiem. Let me double check, lai es te nesadīšu kaut kādu huīņu tagad. Sweep sellers at 5032.9. Sweep sellers at 5032.9. Jā. Jā. Čista uz to varētu mēģināt izbraukt. Nu, protams, es šaubos, ka te baigais kaut kāds momentums vairs uz augšu sanāks. Kaut gan, nu, ja šitādi selleri, šī te apakšā ir. Jā, tad, ja viņas izskrīzo ārā, tur var būt jautri. Un varētu čist izbraukt uz to, ka viņi mēģinās uzpušot viņu augstāk.
pēc iespējas tuvāk tam pie 300. Cik nu viņiem tas sanāks, lai puti nebūtu tik deep in the money. Citādi baigais piķis eksersēzojos šodien. Kaut gan nav baigi put heavy. Šī diena nav put heavy. Jā, pa lielam tā, nu tā meh. Tā diezgan paie baķi viņiem ir. Sweep sellers at 5040.1. O šitā arī laba zīme. Redz, ko dara sweep seller, lec iekšā un viņš mauc augšā. Ew, cik mēs labi ielecām. What the fuck? Vienkārši schodu. Ejam, ejam, ejam. Es saku, man pat likās, ka es te šodien vairs neko neizdarīšu. What the fuck? Kā var tik veiksmīgi ielikt? Ej, tu fucking vienkārši galīgi. What the fuck? Man nav vispār komentāru. Kā es tik labi ielecu? Jo! Šitā labi gribot un sagatavojoties nevar ielikt. What the fuck? Tā. Let's see, let's see. Redz, kā svīps lec iekšā un baigā degviela jau iet augšā. Obā! Viss. Tičo! Nice, būdā. What the fuck vienkārši. Šitas ir crazy. Šitas ir vienkārši. Es domāju, ka tas ir pure luck. Tik labi ielikt iekšā. What the fuck vienkārši. Bet, nu jā, pirmais, kas uzreiz man acis noķēra šitas. Nu šitiem, nu es nezinu. Nu es nezinu. Šitas ir bišķiņ too crazy. Tagad vakar izskaņā iepriekšējā izsolē. Ja šitie nofēlos, tad ir bais. Vismaz temporary ir bais. Bet redzot tādu masīvu selofu, nu, selingu, ir jāatcerās, ka nav jēga ar lieliem stopiem darboties. Nav. Nav, nav, nav. Tu vienkārši vari uz kaut kā absorpcijām, vēl šitie mēģināt, sanāk, nesanāk, mauc lejā, skaties nākamu absorpciju. Un labāk lasīt mazas stopiņas. Jo šī tāds te fucking sellings, tas var beigties ar squeeze, un tad turēja beigās tev tas risk reward ratio viņš tev izvilks. Bet šitas ir crazy, what the fuck vienkārši. Oh my god. Sellers at 5047.1. Sweep sellers at 5047.1. Bet anyway, apskatieties, kas notiek ar kumulatīvo. Es kaut ko tādu sen neesmu redzējis. Paskaties, kur iet cena un kur iet kumulatīvais. Wow! Wow! Šitā ir žopa vienkārši. Tepat vajadzētu saplānot. Bļāviens, ja šitā kumulatīvais iet augšā, tas beigsies ar skvīzu uz augšu. Jo! Es šitādu kumulatīvo sen neesmu redzējis. Kas pa agresīvu? What the fuck? Nenormālākais pasīvais buyings. Kāds lādē augšā? Jā, kāds lādē augšā. Ja kumulatīvais iet šādi un cena iet šādi, kāds lādē fucking augšā? Un izies viņš caur tam 5400 laikam. Mhm. Es šitādu kumulatīvo sen neesmu redzējis. What the fuck? Es nezinu, cik reizes es esmu what the fuck šodien pateicis. Bet šis ir baigais setups. Šis ir baigais setups īstenībā.
Priekš svingeriem. Kāds baigi lādē augšā, pričom ļoti lādē augšā. Nu, tur ir baigais piķis tiek lādēts augšā. Kāds baigs šitais zonās šobrīd iepērkās man šitai dropā. Es neesmu redzējis cenu šitādu kumulatīvo. Nu, sen, man tagad jāsēž jādomā, kuras es redzējis, ka cena iet vienā virzienā, kumulatīvais pilnīgi iet otrā virzienā. Tas ir vienkārši kaut kas neredzēts. Tā kā šitas beigsies ar bāju. Un varētu pat būt, ka tas jau beidzās ar baju, jo lielāka agresivitāte, kur visi lādē ārā. Es domāju, jā, ka tas ir nevis agresīvais, baigi agresīvais sellings, bet kāds iepērk. Kāds iepērk. Šitai zonā ļoti aktīvi kāds iepērk. Un tad, kad viņš būs sapircies tik, cik viņam vajag, tad mēs iznākumu zinām. Bet anyway, nu, ko man par to domāt? Šodien es esmu vienkārši, nu, šitas ir reti šitā, te, ka var ot piesaisties un vienkārši hodu izdarīt. Bet swing traderiem vajag izsvērt šito situāciju. Swing buyeriem vajag šito izsvērt. Jo, kā es vakardien teicu jums, 20, nē, man nē, es negribu. Es negribu iedziļināties tajā. Nē, nu, tu to vari izskatīt, protams, kā variantu, bet man liekas, ka nu, es atturēšos. Tā, kas man izkrita no galvas, kas ir. Anyway, labi, pietiks tagad pļāpāt. Papļāpāsim bišku vakarā. Es te no saviem braucieniem vēl vāģis ēt izkrāmēt ir. Bet šīs ir jāņem vērā, kas te tagad notiek. Es pat es tādu kumulatīvo, es saku, man jāskatās, kuras es tādu redzējis.